Au! Au! Šī ir au pudele. Vai au pudeles ir kaut kas jauns vai sen aizmirsts risinājums? Iedomājies, ja šī pudele nebūtu vienreiz lietojama, bet tā atgrieztos pie tevis vēl un vēl tāpat kā tavs bijušais. Jā, mēs to darījām agrāk, un jā, tas pastāv vēl aizvien, bet šodien talkā nāk modernās tehnoloģijas, un tās ļauj ikvienam vienkārši un ērti nodot pudeles otrreizējai lietošanai un pārstrādei. AU pudeļu atkārtot lietošana rada par 85% mazāk CO2 emisiju, salīdzinot ar jaunas stikla pudeles izgatavošanu no jauna stikla. Jā, viena jauna pudeles ražošana patērē tikpat daudz enerģiju, gluži kā veselu stundu gludināt veļu. Vai tu zini, kas ir AU pudele? AU pudele? Saistīs, ar kurā vietā viņa ir izstrādāta. Var plasmasa vai stikla, ne? Droša lietošanā. Autentiski universāli. Zvans draugam, varbūt tas viņš zina. Pazvod! Čau, man ir jautājums. Ko nozīmē AU pudele? You mean? Kaut kādu materiālu saistās, ko pārstrādā, domāju. Alkoholiskiem dzērieniem nebūs AU, bet bezalkoholiskiem būs. Tas variem nebija alkohols. Alkohola? No, I don't have any idea. Pastāv mīts, ka visas pudeles pēc nodošanas tiek sasists, bet kā redzi šeit, tās tiek saglabātas, lai tās varētu lietot atkārtoti, un Latvijā tādas ir 2/3 no visām stikla pudelēm. Kā šī pudele no depozīta punkta nonāks līdz skalošanai un atkārtotai uzpildei, par to nākamreiz.